sauc Skaidrīte Grigale. Esmu Draudnieku pamatskolas skolas padomes priekšsēdētāja. Draudnieku pamatskolā uz šo brīdi mācās 107 audzēkņi kopā ar pirmsskolas izglītojamajiem. Mēs esam ļoti aktīvi, gan vecāki, gan pedagogi. Iesaistāmies ļoti daudzu dažādu projektiņu rakstīšanā, īstenošanā un līdz ar to saņemot atbalstu dažādu šo aktivitāšu īstenošanai un piesaistot šo finansējumu arī palīdzam ne tikai skolai varbūt izdzīvot, bet arī vietējai kopienai. Kopā sanāk gan bērni, gan vecāki, gan pieaugušie, un līdz ar to tā vietējā kopiena zina, kas ir skola, ar ko skolā nodarbojas un kādas aktivitātes šeit notiek. Vau! Vai nevari aizdot man to šampūnu? Tev taču ir paša. Jā, bet uz šī rakstīts sausiem matiem, bet es savus jau samērcēju. Bērniem reāli ir iespējas ārpusstundu aktivitātes radoši darboties, regulāri ar dažādu fondu, Latvijas vides fondu, Sorosa fonda atbalstu. Mēs katru gadu, jau no 2008. gada īstenojam bērnu nometnes daudz bērnu ģimeņu bērniem. Kad vairs neklausīja kājas, uzgāja šeit tādas mājas. Tie bērni, kuri arī varbūt ikdienā iemācās strādāt komandā, iegūst enerģiju visam turpmākajam gadam, un līdz ar to viņi jau nometnē beidzoties, viņi jau jautā, kad būs nākošā nometne. Tas viņiem ir tāds pozitīvs piedzīvojums. Pagastā ir ļoti daudz aktīvu un radošu sieviešu, kas vēlas ar vienu iegūt kaut kādas jaunas prasmes un zināšanas. Un ļoti bieži laukos ir tā situācija, kad viņiem apnīk sēdēt mājās, un viņi grib izrauties vienkārši no tās vides un kaut ko līdzi darboties.